Sveiki! Šodienas raidījuma ietvaros jūs sagaida Stabiņi, Vakcīnu loterija un Porziņģis. Vakcinācijas veicināšanai valdība nolēmusi rīkot loteriju, kur galvenā balva būs 100 000 eiro. Valdība beidzot sākusi saprast tautu, ieviešot vakcinācijas procesā Fēniksa, zilā dimanta un super bingo elementus, potēšanās noteikti kļūs populārāka. Vakcinēšanās loterijas biļetes varēs iegādāties visās Latloto tirzniecības vietās. Izlozes katru svētdienu vadīs Armands Simpsons. Super bingo! Gobzems jau ir sācis ķert, ka tā ir kārtējā diskriminācija pret nevakcinētajiem. Viņš arī gribētu nahaļavu izcelt piķi no pasākuma, kurš jau tā ir pavelti. Patiesībā es neēdu puņus. Lai atgūtos pēc dīkstāves, valdības trikus pārņems arī Fēniks laimētavas. Viņiem tagad būs aparāti tikai vakcinētajiem. Naudas vai bankas kartes vietā tajā būs jābāž savs Covid certifikāts. Ja to gribēs uzkapāt kāds nevakcinētais, aparāts šim cilvēkam degunā iebāzīs puļķi, lai veiktu Covid analīzi. Izlozēts tiks arī viens ceļojums pie koronas saknēm uz Vuhaņas provinci Ķīnā. Gada aktieris Dainis Grūbe. Aktieris Dainis Grūbe aiziet no darba Dailes teātrī. Tā kā viņš ir labs aktieris, nevar saprast, vai viņš to patiešām dara vai tikai tēlo, ka aiziet. Aktieru meistarības dēļ teātra darbinieki jau sen nevar saprast, kurš tur ko runā nopietni, kurš tikai deklamē iezubrītu tekstu un kurš tikai tēlo, ka strādā. Un aktiera profesija jau ir vienīgā, kur tev maksā par to, ka tu tēlo, ka strādā. Jā. Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka Grūbe kopā ar Renāru Kauperu un vēl dažiem čaļiem ir līdzīpašnieki Kadagi Group, kuriem pieder glaunu hotdogu ēstuve Kadagi Dog un bijušais klubs Piens, kas tagad saucās Kadagi Piens. Dārgie draugi, Kadagi Piens branči ir atkal sākušies, un šodien mums ir brīnišķīga akcija piedāvājums jums. Atnākot uz Kadagi Piens no 15:00 līdz 16:00, nopērkot vienu rumkolu branči pa brīvu. Priekā! Cerēsim, ka abi šie biznesi neapvienosies, citādi jums nāksies pienā dejot, turot rokās cīsiņus mīklā. Tā kā Piena līdzīpašnieks ir Renārs Kaupers, turpmāk klubā skanēs tikai Prāta vētra, Brainstorm un Reigani. Kad izklaides vietiņas viesi pietemsies līdz nemaņai, Renārs varēs dziedāt savu joka pēc alfabēts, jo apmeklētāju kominieks būs tāds, ka viņi pat alfabētu būs aizmirsuši. Porziņģis ar draudzeni bauda romantiku Itālijā. Basketbolists Itālijā tiešām var atpūsties, jo tur visi fano par futbolu. Itālija ir viena no retajām zemēm, kurus Porziņģi visi lupī virsū tikai tādēļ, ka viņš ir garš, nevis tādēļ, ka slavenība. Laura Vizla auguma ziņā ir Porziņģa pretstats. Šī ir viņam bišķi virs nabas. Kristaps Porziņģis ir vitāli nepieciešams Laurai Vizlai, lai tiktu pie lietām no veikala augstākajiem plauktiem. Pāris ceļojumā devās pēc Jāņiem. Pēdējā laikā Lauras bildēs sociālos ir acīm redzami palielinājušās viņas krūtis. Tātad nevis tu paliec populārs Instagramā, jo posto savus lielos apaļumus, bet tavi apaļumi palielinās reizē ar tavu sekotāju skaitu. Ja meitenes followeru skaits turpinās palielināties, viņa kļūs vienkārši par apaļu bumbu. Lauras Vizlas Instagramā bilžu ir daudz, teksta gaužām maz un tas pats bez pieturzīmēm. Savas stiprās puses viņa apzinās, tādēļ ir tās palielinājusi. Novēlam pārim kārtīgu atpūtu un Porziņģim neiet Jāņa Timmas pēdās, kuru pēdējos mēnešos uzturēja sieva. Plus par Lauras Vizlas ienākumiem ziņu nav, nekāda dižā uzturēšana tur nesanāks. Un Porziņģis pa Timu lielāks jābaro vairāk. Rīgu okupē Stabiņi. Galvaspilsētas iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši, ka uz braucamajām daļām Stabiņu ir saradies vairāk nekā Bolt Foodā strādājošu imigrantu. Agresīvākie autobraucēji jau pamanījušies pa ceļam uz darbu starp tiem manevrēt kā slalomā.
Rekur viens mēģināja to izdarīt ar fūri pie VF tilta, bišķi nesanāca. Oficiāli stabiņi atdala velo joslu no automašīnām, taču arī riteņbraucēju drošību tie apdraud, jo riteņbraucējiem jau arī gribās panēsāties. Arī tie, kas brauc ar skrituļdēļiem un longboardiem, šo iespēju izmanto, tādējādi katru otro manevru viņi veic no auto joslas. Agrāk bija modē pēc tusiņa vecrīgā uz mājām pievākt kādu atstarojošo ceļa darbu stabu. Tagad aktīvākie dzērāji no rīta piecelsies un nevarēs saprast, no kurienes zem spilvena uzradies miets un kādiem mērķiem tas naktī tika izmantots. Ātrās palīdzības darbinieki saka, ka stabiņi ir vairākas reizes traucējuši nokļūšanai pie slimniekiem. Agrāk jautas pasākums bija pa pāris soķiem nopirkt vecu mašīnu un ar to panēsāties pa laukiem vai mežiem. Tagad jaunākais trends būs ar šādu miskasti nošķūrēt pēc iespējas vairāk stabiņu. Izklaide sauksies auto bowlings. Ja tu nones 10 stabiņus un iepirkt ar mašīnu sienā, tas ir straiks. Ja to darot, mašīna saplīst uz pusēm, tas ir splits. Ja tu 3 reizes pēc kārtas nones 10 stabiņus un menti tevi nesašņorē, dabū bezmaksas haliņu. Rīgas ielas paliek arvien jautrākas. Ziemā stabiņi apsniks un hrentu viņus pamanīsi. Auto bowlingu varēs spēlēt piespiedu kārtā. Lai noskaidrotu rīdznieku attieksmi pret stabiņiem, sūtījām Ašo Evitu pavazāties pa šīm stabiņu pilnajām ielām. Rīdzinieku viedoklis par melnajiem stabiņiem atšķirās, tāpēc šodien mēs izlēmām atbraukt aptaujāt garām gājējus un garām braucējus uz Bruņinieku ielas. Sakiet, ir vieglāk pārvietoties, ka tie stabiņi? Es domāju, ka grūtāk. Es esmu no tiem laikam retiem, kuriem nav nekāda problēma. Man tīri labi patīk, tas, man liekas, izskatās glīti, ir droši gājējiem. Bet galvenais tas, ka viņi ir reāli nesamati un briesmīgi. Jā. Vismaz, ja viņi saliks, lai ir skaisti pilsētā, nevis kaut kāds plasmas tur samētāt. Tagad ļoti bieži gājēji jau uzkāpj uz trotuāru, no trotuāra nokāpj uz brauktūs. Un stāv starp stabiņiem, nevis uz ietves. Bet drošāk nav noteikti. Es domāju, tas pat ir bīstamāk. Man ir sava laina, kur es braucu, man pēkšņi stabiņš priekšā tur, kurš pareizi būt braucis. Bet kopumā es teiktu, ka tas tomēr ir solis pretī drošākai videi. Tas ir tikai šķēršļi, josla. Man liekas, vēsturiskajā bruģī tos stabiņus likt urbu iekšā nebija prātīgs darbs. Pilnīgi garām nedara. Es nezinu. Es domu viņiem nesaprotu. Man ir vienalga, viņi ir vai nav. Man pilnīgi vienalga, vai viņi ir vai nav. Bet cool, ka kāds ir par kaut ko aizdomājies un kaut ko uzticis. Neesmu varbūt sajūsmā, bet saprotu arī pielietojumu. Ja? Pošenkam tas ir domāts. Ja? Augas ir ļoti draugi. Ko jūs par viņiem domājat? Karšumāt. Manuprāt, es skatos, ka ir noņemtas daļa autostāvvietu vietas. Man vīrs ir autobraucējs, tā kā viņš nav īsti. Nezinu, izskatās jau visai paši. Nepatīk? Ne, nemaz. Tur pie manas mājas tur ir salikts. Jo mašīnas tāpat parkojās uz celiņiem. Un kā ar jums pārvietoties? Dažreiz ir grūti. Manuprāt, viņi ir stipri murgājums risināt. Jocīgi, ka tas tika izdarīts tik ātrā veidā un laikā. Man tur ap to stūri, tur mazliet mulsinoši, kā neredz īsti to iemeslu, tāpēc ir. Uztaisīt atsevišķi josliņu pietiekoši plats trotuārs, lai varētu gan gājēji, gan riteņbraucēji braukt. Braucēji, tāpēc, ka iepriekš te varēja 2 joslās braukt. Tagad sastrēgums daudz lielāk. Šis te posms Barona ir ļoti Bruņinieku posms. Šis ir ļoti šobrīd noslogots arī tajos brīžos, kad tas nebija tā. Jums humora izjūta labi ir? Mums ir humors šaus, jūs varat izpāsties. Naču!
7. augustā Baltijas praidam varēs sekot līdzi tiešraidē. Vairs nevajag iet ārā no mājas, lai parādītu, cik tu esi tolerants, iekļaujošs un saprotošs. Pietiek Facebookā uzlikt statusu, ka TV-netā skaties praidu un lieta darīta. LGBTQ komūna sākusi pievērsties slinkākajam sabiedrības segmentam, kurš jebkuru nostāju pauž ar sociālo postu palīdzību, kuri nevienu neinteresē. Praids jārīko nevis vasarā, bet gan rudenī vai ziemā, kad viss ir slapšs, apmācies, pelēks. Ate pa krastmalu velkās riktīgākā varavīksne. Vasarā tāds skats nevienu nepārsteidz, jo krāsaina šmotkas ir visiem izņemot mani. Šāda krāsaina tērta publika izskatās pēc hipiju bandas. Policisti tādu skatu ieraudzīs, par 2 metriem atgādināt aizmirsīs, bet uzreiz pārmeklēs visus uz marihuānu. Praida ietvaros būs ne tikai gājiens, bet arī darbnīcas. Un darbnīca praida ietvaros izklausās aizdomīgi. Būtu es geļs, noteikti pieteiktos. Tur ies vaļā tāds klātienes tinderis, ka svaipošanai tev nepietiks locekļu. Praida ģenerāls sponsors ir Swedbank, kuri šī iemesla dēļ savu oranžo krāsu gammu padarīs krietni bagātāki. Logo koka vietā viņi ieliks Kašara un viņa Jāņa attēlu. Swedbank vienmēr iestājusies par vienlīdzību, vienalga kādai rasei, reliģijai, seksualitātei piederi. Ja laikus nesamaksāsi kredītu, tev ir. Praidisti apgalvo, ka tas būs lielākais cilvēktiesību notikums Baltijā. Tikai velkoties pa ielu, tu nekādas cilvēktiesības neuzlabo. Pulcēšanās brīvība jau sen nav nekāds lielais demokrātijas sasniegums. Vazāties un bļaut nekad nav bijis aizliegts. Praida gājienā piedalīsies arī vairāki suņi, jo tie ir tik toleranti, ka nešķirojot trinās ar jebkura cilvēka kājām. Ja suņi būtu cilvēki, viņu izdarības jau sen tiktu klasificēts kā cilvēktiesību pārkāpums, un patversmes vietā viņi sēdētu stingrā režīma cietumā. Daudzi skatītāji praidam pieslēgsies, jo pie mums agresīvi ir LGBTQ komūnas pretinieki. Pie mums praida dalībnieki tikuši nomētāti ar fekālijām. Masu nekārtību iespējamība ir liela. Šitādu ekšanu palaist garām negribēs neviens. Skatītāji jutīs līdzi pamatīgāk nekā pasaules čempim. Sāks mahāties vai nesāks, būs vai nebūs. Influenceris Elīnas Dīdriksons un viņas vīra uzņēmumi pērn apgrozījuši 637, bet nopelnījuši 117 000 eiro. 99% peļņas pienāks vīra uzņēmumiem, kamēr Dīdriksons kontā ir 628 eiro. Sanāk, vīrs ir ietekmeles menedžeris, sieva tik reklamējās, tirgo šmotkas, šis tik ievāc piķi. Šī situācija arī lieliski parāda, kurš ģimenē atbild par grāmatvedību, jo Dīdriksoni jau dzīvo Instagramā, tur jo vairāk plikumu un mazāk teksta, jo labāk. Nedod Dievs, zem posta vēl parādīsies kaut kādas matemātiskas darbības, uzreiz pazaudēsi followerus. Ja ienākumu izdevumu pārskatu papildinātu ar smaidiņiem, priecīgā sejiņa ienākumu bēdīgā izdevuma, Dīdriksona labprāt pati uzņemtos šo pienākumu. Ja e-paraksta vietā varētu nofočēt selfiju, viņa katru tādu parakstītu dubultā. Dīdriksonu pāris nekad nenodarbosies ar ēnu ekonomiku, jo Instagramā visi parāda vairāk nekā tev patiesībā ir. Parasti cilvēki slēpj savus ienākumus, šie vēl pieraksta, ka nopelnījuši vairāk nekā īstenībā, lai vids domā, ka viņi bagāti. Tāpat kā Dīdriksones lūpas un vaigi, arī ienākumi varētu būt mākslīgi uzkačāti ar botoksa palīdzību. Mani dārgie draugi, es kārtējo reizi esmu spiests no jums atvadīties. Sekosim līdzi pasaulē notiekošajam ārprātam, lai būtu ko pastāstīt arī jaunedēļ. Lai Covid bingo jums veids pamatīgāk nekā Fēniksā aparātos. Čau!